Šodien mēs viesojamies īpašā vietā. Mēs esam Romā, Svētās Silvijas baznīcā. Šīs baznīcas titulārais kardināls ir viņa eminence Jānis kardināls Pujats. Ieejot dievnamā, to rotā kardināla ģērbonis, kur rakstīts Ad Jēzum per Marijam, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē caur Mariju pie Jēzus. Šādu devīzi savā laikā bija izvēlējies eminence. Lūk arī šīs draudzes prāvesta vēstījums. Buonasera, sono il parroco di questa parrocchia della chiesa di Santa Silvia. Es esmu 9 gadus Svētās Silvijas baznīcas draudzes prāvests, kur atrodas Romā. Priecājamies, ka mums ir titulārais kardināls Jānis Pujats. Mums ir svarīga saikne ar Latviju, jo tā mums ļauj sajust katoļu baznīcas universālo raksturu. Vienmēr esam uzturējuši diezgan regulāru kontaktu ar kardinālu un priecājamies, ka šajā baznīcā varam piedzīvot kaut ko no baznīcas un ticības universālā rakstura. Vienotība ar baznīcu austrumos un baznīcām visā pasaulē ļauj mums sajust katoļu baznīcas vienotību un universalitāti. Pateicamies kungam Dievam par šo saikni. Manam priekšgājējam ar eminenci tā bija tieša, jo es esmu ieradies šajā draudzē daudz vēlāk. Kardināls šeit ir bijis pašā sākumā, kad kļuva par šīs baznīcas titulāro kardinālu, lai gan tas bija pirms 2 iepriekšējiem prāvestiem. Vēlos viņu sveicināt un pateikties viņam par viņa klātbūtni, kā arī lūgt viņa aizlūgumu un svētību. Garīdznieks, kā priesteris, tie paši uzdevumi ir, kā saka, kardinālam i parastajam priesterim dievkalpojumus turēt un sprediķot un viss. Tā kā īstenībā es īpašas grūtības nesajūtu, vai es esmu iepriekš priesteris vai jau kā kardināls vēlāk. Normālā dzīves pēc Dieva baušļiem, sprediķošana cilvēkiem, vai tur vienkārši priesteris sprediķo vai kardināls sprediķo, tāpat ir ticības sludināšana un Dieva baušļu, kā saka, tā kā it kā es īpaši neuztveru, ka vai kāds lielāka nasta kļuva, ka es par kardinālu. Tāpat ir priesteriskā dzīve bija un turpinās. Tie paši Dieva likumi, kas jāpilda pašam, un tie paši likumi, kas jāsludina cilvēkiem.